Ar Goodyear palīdzību jau esam uzzinājuši, ka piekdaļa Latvijas autobraucēju joprojām izvēlas radzes, bet mīkstās jeb ziemeļvalstu tipa riepas pamazām apēd cieto un ātro Eiropas riepu daļu. Galvenokārt tāpēc, ka nu jau ir tikpat ātras un nodilst apmēram vienādi. Bet kā riepas iztur elektriskus un elektrificētus auto? Pat lādējamais hibrīds ir smagāks par benzīna modeli, nemaz nerunājot par elektromobīli ar smagu bateriju grīdā. Vai arī tādiem ražo speciālas riepas? Atsevišķi riepas lādējumiem hibrīdiem nav. Cilvēki reizēm domā, ka viņam noteikti vajag šo elektroauto riepu, kura ir speciāli paredzēta tam. Viss ir būtībā balstīts fizikā. Griezes moments, kas ir pieejams elektroauto, viņš ir pieejams jau uzreiz no pirmā pieskāriena gāzes pedālim. Līdz ar to riepai ir jāiztur daudz lielākas vērpas slodzes ar elektroautomobiļu piedziņu. Kad patērētājiem aptaujās bija jāizvēlas starp nobraukumu un drošību, tomēr uzvarēja otrā. Visus šos jautājumus saliekot kopā, izkristalizējās skaidrs vēstījums no patērētāja, ka būtībā drošība vienalga ir primārā. Līdz ar to tika nolemts nedalīt ziemas riepas elektrificētiem un parastiem automobīļiem, ja vien kādam no tiem nav gadījies kāds unikāls izmērs. Goodyear nolēma pēc šī pētījuma iet savu ceļu un piedāvāt riepas, kuras der gan iekšdedzes dzinējiem, gan elektroauto. Vēl tas nav uz katras riepas, bet no pagājušā gada, kur ienāk jauns izmērs, mēs jau veidņos paredzam, lai būtu uz riepas sāna EV ready, tātad gatava elektroauto. Bet nemeklējiet vienmēr, vai tā zīmīte ir, paprasiet pārdevējam, viņam šī informācija ir pieejama, vai konkrētais riepas izmērs ir paredzēts elektroauto. Mūsu gadījumā visi jaunie produkti tam ir gatavi. Kā pierāda neatkarīgie testi, premium klases riepu ražotāji, tādi kā Goodyear, prot savienot lielu nobraukumu un augstas pakāpes drošību. Nobraukums bija vislielākais visā testā. Un tāpat laikā bija riepa uz piedestāla. Ja? Un, ko nozīmē būt uz piedestāla? Tas nozīmē tātad sabalansēts pa visiem šiem dažādajiem drošības kritērijiem veiktspējas sniegums. Ja? Pat ja riepa pielāgota lielākai slodzei, nodilumu ļoti ietekmē vadītāja braukšanas stils. Ja viņš pie katra krustojuma dod ručkā un bremzē tikai tad, kad ir jau piebraucis pie sarkanā, tāpat tur būs lielāks nobraukums. Tomēr arī Goodyear pārstāvis ir spiests atzīt nenoliedzamo. Elektromobīļa riepas apēd ātrāk nekā degvielas automašīnas. Vidēji tas apstājās atšķirība kaut kur uz 30% ātrāk nodilst ar elektroauto. Ziemas riepas elektroautomobīlim nodilst ātrāk nekā iekšdedzes. Tieši dēļ šī lielākā griezes momenta, kas ir pieejams elektroauto. Aptuvens aprēķins varētu būt, ka vienu sezonu būs mazāk ar elektroauto nekā ar iekšdedzes dzinēju. Daudzi to nezina, taču uz Goodyear riepām, kas piemērotas elektromobīļiem, var būt divu veidu apzīmējumi. Tieši elektroauto paredzētas riepas mēs ražojam tikai ordinālu aprīkojumu vajadzībām. Kur auto ražotājs to pieprasa, tad attiecīgi pēc viņa specifikācijas riepa tiek izstrādāta un apzīmēta kā tieši elektroauto paredzēta. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu šķirot iekšdedzes dzinējus un elektroauto, jo tā fizika jau nemainās. Ja tie ir visi riteņi dzenošie, tad ir pilnīgi vienalga, vai tas ir elektroauto vai tas ir iekšdedzes. Un tieši tāpat ir par priekšpiedziņu vai pakaļpiedziņu. Autoparkiem, kuriem ilgspēja ir viens no kritērijiem, par kuriem viņi pievērš uzmanību, viņi izvēlās arī vieglo komerces transportu. Un jaunie visi Goodyear arī produkti ir paredzēti tieši tāpat kā vieglās riepas. Viņas ir EV ready, tā kā viss sortiments ir pieejams. Tā kā elektromobīļi darbojas klusāk par degvielas automašīnām, papildus uzmanība pievērsta riepu troksnim. Kopš tā brīža, kad motors vairs nerūc, skaļākais elements, kas ir palicis automobīlī, ir riepa. Rites trokšņa līmeni ārpusē norāda atzīme decibelos uz obligātās riepu etiķetes. Savukārt auto vadītājs, kurš sēž salonā, lai viņam šo braucienu padarītu komfortablāk, ir izdomāta tāda tehnoloģija, Goodyear gadījumā mēs viņu saucam par sound comfort tehnoloģiju, ka riepas šeit dobumā iekšā tiek ielīmēts speciāls putu gradzens. Sākumā kas tāds bija atrodams tikai Goodyear vasaras riepās, bet kopš vairākām sezonām sound comfort ieviests arī ziemas modeļos. Putu veida gradzens, kas atgādina sūkli, tiek ielīmēts jau pēc riepas saražošanas. Tas notiek īpašā Goodyear rūpnīcā Polijā. Riepa, kad rit, viņi deformējās. Veidojās iekšā gaisa vibrācija. Šī vibrācija caur transmisiju tiek novirzīta uz virsbūvi
un mēs dzirdam šo vibrāciju salonā. Savukārt, ja ir iekšā šis te putu gredzens, tad tas samazina šo te iekšējās vibrācijas radīto troksni, kas nonāk uz auto salonu, apmēram par 3 decibeliem. 3 decibeli izklausās gaužām maz. Tenī ar ausi sadzirdamajā diapazonā tas ir gandrīz uz pusi. Bet vai riepas ar sound komfortu iekšā ir remontējamas? Var viņu remontēt, tur nav nekāda problēma. Ja nu gadījumā būs šī situācija, ka tu vienkārši nedabū to vienu riepu ar sound komfortu, tehnisko veiktspēju nav nekāda problēma uz vienas asas būt vienai ar sound komfortu un vienai bez. Ja ir jūsu izmēram pieejams sound komforts, nenožēlojiet tos apmēram 10% dārgāku cenu, jūsu komforts būs ievērojami labāks.